1, 2, 3, lai jau nu iet. Nu, čau cilvēki. Es ceru, ka vējš nepačakarēs mums te visu sarunu, visas sirsnīgās sarunas. Bet es domāju, ka ir pienācis brīdis jums paziņot, ka es esmu atradis darbiņu. Un droši vien, ka jūs nevarēsiet nekad mūžā iedomāties, kas tas ir pa darbiņu. Redzot kokus, jā. Tieši tā, jā, es dabūju darbu uz kocīti. Es sāku strādāt atkal uz kocīti pēc 4 mēnešu pārtraukuma. Un re, kur ir arī mans automobīls. Un es domāju, man te vienkārši cilvēki raksta, cilvēki prasa, un ir vēl te arī pāris darba piedāvājumi bijuši. Un tad man tur visiem jāstāsta, vai kā, es domāju, nē, nu tad jāņem un savā dzimšanas dienā šodien, 22. septembrī, kad Bafonkuls paliek oficiāli onkuls, 40 gadus vecs, jāpaziņo un jāpastāst, ka es esmu dabūjis darbiņu. Un jā, šancēju otro nedēļu, jā. Nu, cik no otro nedēļu, pagājušajā nedēļu 2 dienas nostrādāju, pirmās, un tad principā 3. dienu, jā. Šitā ir man 3. diena uz kocīšu. Un jā, tā teikt, šitais ir mans automobīls, kas to nav redzējis, jo es jau tiktu kā principā jau te runāju un stāstīju un tā tālāk. Vienkārši tā jāpaņem bija atlikušais bērziņš, jāpiekrauj baļķīši vēl uz ceļa, tur ir bišķi baļķīši, un karoši jāsakombinē kravu uz granulām un uz storu. Bet, nu jā, zin kā ir, jūs jau droši vien, jūs te teiksiet, bet pagaid, Baf, tu taču teici, bļāvi, ko tu viss, tu gribi būt mājās, un tu negribi dzīvot kabīnē un tā tālāk. Jā, es zinu, ka es to teicu, es joprojām tā arī ir, es gribu dzīvot mājās, ja, un būt vakarā mājās, bet, diemžēl, es pa tiem 4 mēnešiem esmu sapratis, ka nu nedzīvojam mēs pasakā, ja, un, diemžēl, tu nevari, ja, pelnīt drūmāko žūksni, pelnīt ļoti labu piķi, un tajā pašā laikā būt vēl 5 vakarā jau mājās, ja. Es to tās noslāpēšu, lai mēs varam, es fiks izstāstīšu, kas ir kas, un tad rulēsim tālāk. Nu nevar, jā, nu, zin kā, tur bezdarbniekos dzīvoja, uz bezdarbniekiem tur 4 mēneši, nu rēķini, nu savus tur plus mīnus pusotrīts, ja varbūt sanāca mēnesī, un, nu, tā ir tā summa, ko es tieši tā arī teicu, ka vajag pelnīt vismaz pusotrīt, ja, 5 cilvēku ģimenei, lai varētu dzīvot, ja, vismaz. Un, principā, tā arī ir ar to pusotrīt, tu vienkārši dzīvo, ja. Ne, tu vari kaut ko atļauties nopirkt, vai kaut kur aizbraukt, vai kaut ko izdarīt. Nu neko, viss tas ir tīri dzīvošanai, no algas līdz algai, ja. Un tāpēc, jā, nu, vai nu esi katru dienu mājās 5, ja, un pelni tik, cik tu pelni, un neko tu nevar vairs atļauties, ja. Vai nu šancē, normāli šancē, ja, uz kocīšu un pelni zvērā žūksni, ja, ir divi varianti. Tā kā cerams, ka mums ar jauno darbdevēju viss saskanēs un viss sakritīs, sastrādāsimies kopā, jo pagaidām liekas, ka viss būs super, ja, liekas, ka tiešām būs zvērā, čālis super un nu, viss pagaidām ir ideāli, ja, viss te norunājām, izrunājām un šancējām un, protams, arī šādu un tādu mēģināšu tikt uz mājām, ja, nestrādāju valsts mežos, teiksim tā, ja, tagad privātie, bet, nu, katrā ziņā tie nav valsts meži, ja, jā, skatīsimies, nu, cerams šādu un tādu tikt mājās, pa brīvdienām mājās, ja, un pa darbdienām, kad nu kā sanāks, ja, nu gribētos, kā jau es teicu, jā, ideālā gadījumā katru dienu 5 mājās, ja. Nākošais ideālais variants ir vismaz katru 2. dienu tikt mājās, ja. Nu, un tad pie bāda, principā, nu, reizi nedēļā, pa nedēļas vīdu tikt mājās, ja, tur satikt sīkos un atmazgāties un silts vakariņas un tā tālāk, ja. Tad vismaz reizi nedēļā, un es domāju, ka to mēs sarunāsim. Arī mans šefiņš par to zina, un mēs par to esam runājuši, un principā, es nevaru, nu, visu nedēļu gluži nodzīvot kabīnē. Nu, gan jau, ka var, nu, ja nāksies, tad arī padzīvos. Ir tā, kā nu ir, jā, bet, nu, es nezinu, cik ilgi tā izvilkt visu laiku, teiksim, dzīvot mašīnā. Nu, reiz nedēļā vismaz vajag tikt līdz mājām.
Bet, nu jā, nu, zin kā, nu, piķi vajag, strādāt vajag, bet, zin kā, no otras puses ir tā, es nepavisam neteikšu, ka es esmu kaut kādā veidā škrobīgs, vai, principā, bija arī citi varianti, ne uz šoferi, ne pa kocīt, ja. Bet man patīk šoferēt, man patīk braukt ar kocīti, ja, man patīk viss šitā štēle, tā kā es reāli tagad pēc to 4 mēnešu pārtraukumu atnācu uz darbu, un es vienkārši ar baudu šancēju, ja, es vienkārši reāli smaicu uz lūpām, es braucu uz darbu un šancēju, braucu pa krautuvēm, nu man tas viss patīk, un reāli pietrūk visus tos mēnešus, tā kā es esmu atgriezies, nu tas ir reāli mans lauciņš, ja vēl tikt, jā, bišķiņ mājās šādi un tādu, nu tad vispār būtu ideāls variants, jā, bet, nu, arī tā nav tā, ka es tieši meklēju uz kocīšu. Es principā viss šitais te sanās baigi tā spontāni. Tur šur caur sociāliem vārds pa vārdam, čau, Bafraider un karoči, jā, nu, vārds pa vārdam un te nu es esmu, te nu es šancē, jā, tā kā. Es pat īsti nezinu, ko vēl uz ātro pastāstīt, bet nu, es domāju, ka vismaz jāuzfilmē un jāpastāst, ka ir man darbiņš un kur arī ir kocīts. Šitais te tā kā jūs redzat, metat ar roku, bļaujat, un ja nu gadījumā jūs esat aiz manas rindā, tad, nu, sorry, Džeki, es mācos, jo šitām te ir 2 kloķi. Es pārgāju no 4 kloķiem, ja, kā bija iepriekšējā firmā, būdiņai 2 pedāļi, 4 kloķi, un šitām te ir 2 pedāļi un 2 kloķi. Un līdz ar to ir pilnībā viss no jauna man jāmācās. Es tā kā jauniņais muļājos, te pirmā krava bija 1:20, nu ap 1:20, ap stundu, principā krava kraujās. Un, nu viss no jauna funkcijas, kustības, viss pilnīgi cits ar kāju, tais kausu vaļā, ja, un ciet, un visu laiku galvā domāt, neatais, nespiet kreiso, lai tik Dievs neatais kaut kur augšā kausu vaļā, ja. Nu pilnīgi viss no nulles jāmācās tās kustības, bet, nu, 3. diena un kaut kurā tur krāva jau, nu aiziet lēnām, aizies, nekur neliksies, man jau fiks padodās štēles, un arī man patīk apgūt jaunas lietas un mācīties, un tā tālāk, tā kā, nu, skatīsimies, kā sajies. Kūkadeja piedzīvojumi, tā teikt, turpinās, ja? Kūkadeja piedzīvojumi turpinās. Tā kā šitais tāds tīri fiksējs vidiks, apstāstīt, kas, ko, kā, un tiksimies ielās, un tiksimies nākošajos kūkadeja piedzīvojums, tā teikt. Un paldies, jā, visiem, kas man tur labu vēlējumu, un paldies arī tiem, kas man vēl tur šāds tās darbs piedāvāja, bet, nu, zinies, arī paskatoties to, padomājot par tiem citiem darbiem, it kā nav šoferēšana, varbūt varētu tikt vakaros mājās, nevis varbūt, bet katru vakaru mājās, bet arī super vēl un vienkārši būtu jārukā vēl vairāk nekā šeit un nopelnīt vēl mazāk, ja, tāpēc labāk es stūrēju savu kocīti, kas man patīk, ja, un arī nopelnīšu labu pīti, tā kā, nu, skatīsimies, kā viss šitais te iegriezīsies, pagaidām liekas cerīgi, pagaidām liekas viss super un viss forši, un dzīvosim, redzēsim, tā teikt, labi, pa fikso uzfilmēts ir, izstāstīts ir, tad jau es piešaušos pie mašīnas, pie darbiņa, ja, un tad jau es varbūt kādu kocīšu video sākšu filmēt, bet pagaidām es gribu aprast ar mašīnu, aprast ar fisku ar jauno, iemācīties, uztrenēties ātrumu, un tad jau domāsim par garākiem viģikiem. Labi, viss pagaidām čau, davai, tiekās nākošajā.